Lai arī šķiet, ka vasara jau tūlīt beigsies, ir palicis vēl tikai 1 mēnesis, bet atcerieties, pa mēnesi var izdarīt ļoti daudz, un arī jūs vēl daudz ko varat paspēt izmēģināt. Arī šodien mēs ar Sēmu esam starp laivām, ūdenī, lai arī pilns ar aļģēm, bet kaut ko mēs šodien izdomāsim. Un proti, šodien man ir sarunāta tikšanās ar vienu ļoti slavenu pasaules sportistu no Amerikas, proti veikbordistu. Es arī pats esmu veikojis, bet es ceru, ka šodien viņš man iemācīs daudz ko vairāk. Nu tad izbaudam laiku un atcerieties, izbaudiet arī jūs. Hi, Sean. Sveiki, Sean. Hey, Čau. Walters. Valters. Nice to meet you. Yeah. Prieks So, iepazīties. What you doing, mate? Ko dari? Just getting everything set up. Es My body vienkārši visu tagad nokārtoju ar stiprinājumiem, Why? bišķiņu piegrozu. Just, Kāpēc? making sure everything's Nu, tight, lai stance is pārliecinātos, right, ka and all viss ir that stuff. So skaisti what un we're gonna do labi. today? Ko mēs šodien We're gonna darīsim? wake Mēs And that's veikosim. it? Tas arī Yeah, I viss. guess I'm gonna coach you a Jā, little bit, es kinda nedaudz teach tev you, you know, the patrenēšu, right kaut way to ko do it, iemācīšu, and, kā to make sure pareizi you do it the darīt, safe un way. pārliecināšos, ka mēs to darām droši. Cik I've been ilgi jau to wakeboarding dari? for 14 years. Es veikoju 14 gadus. Okay, 14 so you can gadus. teach me everything today, Nu, yeah? tad tu šodien man visu I can do my iemācīsi. best. Es centīšos. Okay, we'll try. Labi, mēģināsim. Oh, all right. Ready to go. Okay. All right, cool. So Ļoti what I labi, want ko you es to do right gribu, now lai tu tagad is get izdari, up, tiec go uz right kājām, around, get nedaudz comfortable on the pabraukājies, board, lai jūties and then ērti, after un that, pēc we'll work tam on mēs progressing to nedaudz driving. attīstīsim tevi. All right, cool. Have fun. Kā ar laivas ātrumu? No, you're Labi? good. Nē, viss kārtībā. Bend your Saliet front knee. savu priekšējo celi. You all right? Viss kārtībā? These guys have heard me say it. for the Vietējie past, man you know, visu several days. laiku ir Wakeboarding is a teikuši. lazy man's Wakeboards sport. ir slinko The sports. less you do, the Jo less effort mazāk you tu put dari, in, the jo better it mazāk is. tu centies, jo labāk Guys, just iznāks. relax and just kind of just lean away. You really want to think about Viss, par ko shifting tev ir your weight jādomā, forward ir onto your front jāpārnes leg svars to the uz point where priekšējo you're kāju. leaning Līdz back tam and you feel brīdim, like you can kad lift tu your back leg atliecies off un the tu board. jūti, ka tava aizmugurējā Okay. kāja paceļās no And then dēļa. that'll help you while you're Un cutting out. tas tev 'cause that sets palīdzēs your tajā edge into brīdī, the kad tu water griezies. as well. If you're Ja tu riding brauc solely on tikai the uz tail, astes then gala, it's tad hard ir to really grūti turn and maneuver the pagriezties. board. All right, bring it back. Whoa, slow, slow, slow. All right, down, right around. All right, nice and slow, bring it back. Yeah. Centos apgūt visu, ko man mācīja. Nezinu, tad jau mēs apstīsim visu, kā sanāca. Lūk, kas notiek otrajā mācību stundā. Tagad būs īstais braucējs. Es jau te tikai tā, kā saka, krievu valodā balujus, ja? Tā, nu, atpūšoties, bet, nu, čalis ar pasaules meistarību tūlīt rādīs. Oh!
Good luck. Thank you. Šon, tu teici, ka tu veikoji jau 14 gadus. Ko tu darīji pirmajā mācību stundā? Es neizcēlos no ūdens. Arī pirmajā reizē, otrajā reizē. Un neviens man nemācīja. Es vispār nekad neesmu mācījies. Tu to visu esi pats iemācījies. Nu, zini, es tikai pāris stundas paņēmu un pirmajā gadā aizbraucu uz wakeboard nometni, bet tas man nepalīdzēja. Bet tu vēl joprojām gūsti prieku, vai tas ir tavs sports, tā ir profesija. Tas ir viss. Tas ir darbs, tas ir dzīves stils. To es daru prieku pēc. Es arī sērfoju. Satieku foršus cilvēkus un braukāju apkārt pa pasauli. Mēs noteikti salīdzināsim tevi ar mani pēc filmēšanas. Tāpēc varbūt tu varētu pāris vārdus pateikt par manu braukšanu. Nu, tā kā tu teici, tu neesi braucis veselu gadu, un, protams, kad uzkāpu uz dēļ, tas bija nedaudz nērti, bet es ceru, ka mēs radījām tev to ērtumu sajūtu. Un tu iemācījies 180 grādu pagriezienu uz ūdens, un tā ir pirmā lieta, kas ir jāiemācās uz wakeboardu, jo tu iemācījies, kā turēt rokturi, kā to izmantot savā labā, un tāpatās arī pabrauc ar nērto kāju uz priekšu. Nu, tas ir dīvaini. Bet tagad tu brauc, tu domā, ko tu darīsi, vai vienkārši dari? Es cenšos nedomāt. Es cenšos iziet uz ūdens, vienkārši dzirdēt dziesmu un ļaut tai spēlēt. Priekš manis tā es daru, jo mans ķermenis zina, ko es darīšu. Un tajā brīdī, kad es sāku domāt par daudz, tad es vienkārši visus savus trikus salaižu dēlī. Labi, lai tev labs treniņš ar meiteni. Jā, tas noteikti būs jautri, jo viņi visi izdara lieliski. Labi, paldies! Paldies par tavu mācību stundu! Kā tev ar veikošanu? Cik tu ilgi jau? Es veikoju, tas jau mans 3. sezons, man ļoti patīk. Un Šons ir ļoti labs treneris. Ko tu pie viņa esi iemācījusies? Es iemācījos 3-6/2. Tas jau ir daudz. Viņš kliedz vai viņš ir tāds mierīgs čalis? Viņš ir ļoti smieklīgs, ar viņu ļoti forši trenēties. Viņš nekliedz, viņš normāls. Pēc kārtīgas sportošanas, protams, vajag arī kārtīgi atpūsties, lai nomierinātu trīcošos muskuļus un nedaudz adrenalīna līmeni samazinātu asinīs. Bet jūs, kā redzējāt, to arī varat mierīgi izdarīt. Proti, vienkārši izdomāju, atbraucu un paveikoju. Es pēc šī visa nedaudz pagulēšu, bet Sems turpinās. Palieciet ar mums!